kas tā laikam visi redzēt. Nu, ļoti jauki. Šodien mums ir tāds atkal foršs pasākums, drusīgi savādāks nekā citās reizēs, ja, kā pamatā mēs šeit bijām latviešu cilvēki. Šodien mūsu vidū ir arī tāds, manuprāt, ļoti interesants foršs cilvēks no Japānas, kurš neskatoties uz to milzīgo attālumu un milzīgajām tādām kultūras tradīciju atšķirībām, jaunu un visādām citām atšķirībām, tomēr ir saskatījis kaut ko interesantu mūsu latviešu valodā, mūsu latviešu kultūrā. Par to mums ir ļoti, ļoti liels prieks, un par to mēs varam visi šeit klātesošie un arī es personīgi izteikt visdziļāko cieņu šim cilvēkam, jā. Un man patīk klausīties un skatīties, ko dara. Nu, un arī man ir prieks par mūsu pašu foršajiem latviešu cilvēkiem, kuri šeit jau skatos, viena daļa jau ir gandrīz ne tā kā ciemiņi, bet kā jau savi cilvēki. Par to ir ļoti prieks. Tas nozīmē, ka skola dzīvo, skola attīstās. Nu, šodien, es domāju, kaut arī nelielā pulciņā mums tas pasākums būs gan prātam, gan sirdī, gan dvēselē, tāds foršs, derīgs pasākums. Laipni lūgt pie mums Kundziņu salā. Tikai papildināt tādā augumā teikt, un mazā pulciņā īstenībā ir labāk uzstāties nekā lielā barā. Tas ir viennozīmīgi, tas man pašām ļoti patīk, jo lielā barā es satraucos ļoti bieži. Bet tagad ir jūtas homanīt ar saviem draugiem, kuri redzēt un nav redzēt. Es sākšu ar ievadvārdiem. Gluži kā grāmatā, viss kļūst īsti, nekas nav izvēlēties dzīves. Kāpēc šās vārdus ir minu? Tāpēc, ka mūsu vidū arī komponists, kurš ir sarakstījis dziesmu kā grāmatā, un aicināt viņu kā par pirmo dziesmu šeit uz skatuves. Lauri, viens ar tev. Labdien visiem! Prieks jūs redzēt! Un šajā skaistajā vasarīgajā saulainajā laikā, man sauc Lauris Valters, rakstu dziesmas un dzeju, un šodien sākumā teikšu tā. Ar saveriem vajag biežāk satikties un par kopā pavadītiem mirkļiem pateikties. Svarīgi tā gaiši acīs skatīties, kā arī atvadoties, mīļi apskauties. Jo laiks pastien tik ļoti ātri un patiesi laimes mirkļi ir no sirds dārgi.
man. Kā spoža saule zenitā, saule zenitā, vienmēr paliec zenitā, saule zenitā, saule zenitā, vienmēr paliec zenitā, saule zenitā, paliec, 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 zenitā, saule zenitā, zenitā, saule zenitā, paliec. Kā nākamo es aicināšu savu dzeju lasīt šoreiz uzticēšo Viktorijai Valentīnai Upesjūrei, jo dažu labu iemeslu dēļ šoreiz ļoti maz skaitīšu, izvēlējos to nedarīt, bet aicinu viņu skaitīt manu darbu šoreiz. Man labāk patika citu paskaitīt. Es labāk uzrakstīšu. Neliels rūtums sirdī sakrājies. Ar to ir jārunā, tā sāpju jāizkliedz. Nevar akli izlikties, samalot sev pašam. Tā ēna sekot nepārstāvi. Rāmi ar kājām pret sienu un saules stariem tieši sejā. Tieši tik daudz vajag laimei, lai justos viegli šodien. Tik daudz sevis tev blakus, lai jūtam viens otru, ikdienas ritmu, sirds, siltas jūtas dzen uz priekšu. Paldies Viktorijai. Tas bija skaisti, bet tu negadīgi skaisti. Izkārtotāji. Kā nākamo aicināt Lauri, nākamo dziesmu. Aizskan! Ir brīži, kad nav ko teikt. Un tad patiešām ir vērts paklusēt. Jo nav jau vienmēr jābūt tā, it kā būtu kādam atbildi parādā. Klusēšanas zelts ir vērts tad, ja pēc tā seko kas īpašs, kad pateikts vārds ir kā dimants, līdzīgs tiem, kurus rakstījis Imants. Nākamā ir mana kompozīcija ar leģendārā Imanta Ziedoņa dzēļu vārdiem. Apstājās laiks, un tā bija mīlestība, jo tikai mīlestības priekšā tas apstājās. Sekundes varēja grāt, kā smiltis, un spiest uz vienu vai otru pusi. Tam nebija nozīmes un nebija ziedlapiņas. Nerūsēja dzelzs, un mēs vairs nemācējām skaitīt. Tas ir tas skaistākais, tas ir tas skaistākais, ka mīlestība neprot skaitīt. Apstājās laiks, un tā bija mīlestība. Tikai mīlestības priekšā tas apstājas.
varēja krāt, kā smiltis un spiest uz vienu vai otru pusi. Tad nebija nozīmes un nebija ziedlavības. Nerūsēja celts un mēs vairs nemācējām skaitīt. Tas ir tas skaistākais, tas ir tas skaistākais, ka mīlestība neprot skaitīt. Tā nebija nozīmes un nebija ziedlavības. Nerūsēja celts un mēs vairs nemācējām skaitīt. Tas ir tas skaistākais, tas ir tas skaistākais, ka mīlestība neprot skaitīt. Tas ir tas skaistākais, tas ir tas skaistākais, ka mīlestība neprot skaitīt. Jā, mīlestība tiešām ir skaista. 2008. gadā sarakstīju dzejoli, es nezinu, kāpēc es viņu sarakstīju, ja godīgi. Es sarakstīju arī par mīlestību dzejoli. Mana ēna, mana naktsīvola, tava kārā miesa, mani nepieradinātā ugunsliesma. Tik vienkārši. Viktorija, nu, dod vārdu tev. Kad iztek diena un pienāk nakts, ap tevi sapņi tinas. Pūkstens saka, laiku nesapini, tā dienu no dienas jau nedēļām. Vēja valgus, pazaudētie vārdi plēš, vai pāraugs pasauli šo grēcīgo uz pusēm. Vecās sāpes dzen ar jaunu sparu, no saviem krastiem jūra ārā lien. Kura būs tā jūra un kur būtu tie krasti? To jau nezinu neviens. Jūra man varētu savienot upi ir krasta arī ir. Nu jā, un kad izskavot ar vairs nav nekā. Nu jā, mans uzvārds ir upes jūra, tāpēc tā bija kopā sajūt krasti ir. Sanāk viena liela pērķa beigās, kas ejot kopā. Nē, viens liels okeāns sanāk jau tad. Ar tu arī. Ar tu arī. Faktiski beidzam šo daļu vieglīgo. Turpinām ar Lauru Valteru pēdējo dziesmu šodien. Paldies, dāmas, ka tāds man pēdējais dziesmu. Sagaidīšos ar sardzējušiem vārdiem. Nebaidies riskēt, mēģināt un uzticēties, jo tikai tā tu spēsi atklāt, izzināt un paļauties. Vēli citiem to pašu labāko, jo dzīvot nozīmē dot, piepildīt savu sapņu vēlāko. Ticība sev palīdzēs to īstenībā. Šobrīd dziesma, kuras nosaukums ir Mirklī ieklausies. Apstājies, šā mirklī ieklausies, tas ir skaistākais, kas mums ir dots. Nesteidzies, ne tikai paļaujies, debesīs jau sen viss ierakstīts. Šajā pasaulē, un tālāk vēl, būšu blakus tev,
šajā pasaulē. Tālāk, tālāk vēl. Iecelies, man līdzās atrodies, ceļš ir tāls, bet kopā ir drošāk. Atceries, ar vārdiem pieskaries, vienmēr savienu mīlestībā. Šajā pasaulē tālāk vēl būšu blakus tev, līdzās man. Šajā pasaulē tālāk, tālāk vēl. Nesteidzies, paļaujies, ieklausies. Oh, oh. Šajā pasaulē tālāk vēl būšu blakus tev un līdzās man. Šajā pasaulē tālāk vēl tici brīnumiem un tie piepildīsies. Apstājies, mirkli ieklausies. Paldies, māmas, tas bija aizkustinoši. Tiešām. Nevar klausoties tev tās skudiņas, kā iest tā virkuļi izlūtīt, ko uzbur apkārt. Vienkārši pamestīt. Nu, laiks. Nākamās mūzikas tautu skatu. Bet pa priekšu tik arī vēl noskatīt 20 sejos un aicināt nākamo mūziku. Tu gaismu ienesi, kā vakardienas saule spožo. Tas bija viedums, kas no tavām acīm plūst. Ikreiz satiekoties jūtu pozitīvu strāvu, kas apņem mūs kā nebeidzams stāsts. Izkrāso dienu kā saules rietu, saliet dzīvi kā lausku puzlē. Monētai vienmēr ir divas puses, un neviena no tām nav ļauna. Aizņemšu krēslas līdzi, un tagad pieteikšu Loretu, bet tādu mazu improvizāciju no savas puses. Neesmu tikai negribu arī esmu mācīt mūziku skolā, ģitāru spēlēt. Baigi nespēlēšu, neatklāt neko, bet drīzumā taps arī tieši no maniem vārdiem, ko es pats komponēju strādāju pēc tam, bet višķi patīmšanāšu ar kā sāk. Tā, tad tikai tā, maz iespējas, kad es māku arī spēlēt ģitāru, ne tikai skaitīt dēļ. Un aicinu Lāri. Skatos. Sveiki, mani sauc Lāri. Un es turpināšu dziedāt par mirkļiem, tāpat kā Lauris. Dziesmas vārdotārs ir Jancikis.
līdz šādam pasākumam es nonācu. Pirms 3 gadiem izdevu grāmatu, 12. Tajā brīdī bija ļoti smags laiks, bija Covid un viss cits, un man nebija vienmēr tāda iespēja kā vispār. Domāju, ko es darīšu tālāk. Un vienā brīdī Viktorija pateica, uztaisīt ceļas maratonu. Tad es sāku domāt, stupot. Jā, uzrakst vienam, Taurim uzrakstīja vēstuli, ierunā man dzējot, pēc tam nākamam. Un tā aizgādīts pie 68 dzējniekiem kopā. Pēc tam radās ideja par dzējas pasākumu uztaisīšanu. Nāca tālāk ministre Linda Mūrniece ar savu vietu nodrošināšanu pasākumu un uztaisīja grandiozu pasākumu. Pagājušajā gadā es svinēju bez pasākumu, bet ar jaunu tiesumu kaut kas mainās, ko ieciedāja Gintāzija, Čādas un Ērikai. Un šogad atkal pēc 2 gadiem esmu atgriezies un rīkoju atkal pasākumu šeit. Kā redzat, pagaidām, kā sanāk. Nemiet par labu. Tā, lūdzu. Nākamā dziesma būs ar maniem vārdiem par mīlestību.
vien sastapos. Sapuma piepildījumi bija tas, kad es ļoti fanoju par grupu Aero, un šeit ir viena persona, kura arī ir sastapas 2003. gadā. Un tad man bija tāds pārsteigums, kad es viņu šeit ieraudzīju. Jo sapuma piepildās mazais Jānis izvārds par liels cilvēks. Tā, jā. Tie gadi bezdarības lauki, tik plaši izstiet, nav zināms, kur tie beidzas, nesteidzies. Laiks ir viens, tāpat kā tu, ik vakaru stācijās, gaida mūsu tikšanu. Areta, tev pēdējā dziesma, ar tajā dienā. Pēdējā dziesma, manis būs Randzība. līdzeklīs bijis pārsteigums man, kad klausos viņu uzstāšanos. Vienmēr kaut kas jauns un interesants, šoreiz bišķi lēnākā, akustiskā, mierīgāk, šā versijā, citreiz ātrāk, jaudīgāk. Kā nākamo es gribētu pieteikt Viktoriju ar vienu dzejoli, bet viņa skaitīs dzejoli no grāmatas
1. maijs, un pēc Viktorijas uz skatuves aicinu mūsu ciemiņu no Japānas, kurš 1. maijā svinēja savu dzimšanas dienu, kurš sveicina savā iekārjušā dzimšanas dienā. Paldies! Jā, ļoti labi bija pārsteigumi. Tas arī bija pārsteigums, bet pārāk liels. Ja Facebookā sekā, tad jau apmēram zina, kuram kas ir un kuram nav tas dzimšanas diena. Tad vai tas, kā saka, varbūt tiešām tā tematika neatbildēsties dzimšanas dienā, bet toties kaut kas interesants. Tātad 1. maijs. Nevar būt tā, ka nepienāks rīts. Tas vienmēr nāk nejautājot. Viens vārds, ko klusi izteikt, ko nakti ieslodzīts pilvenos. Ir laiks tām jau gaidītajām lielajām ciemiņām, kur te visi ļoti gaida un ar nepacietību. Kad beidzot dzirdēt viņu dziedam latviešu valodā. Raktu ir tālu. Atvainojos, bet es lasīšu vārdus latviešu valodā. Jā, šodien liels paldies par ielūgumu. Un es pirms 3 dienām es tikko ielātoju Latvijā. Un jā, man ir liels prieks, ka es esmu šeit kopā ar jums šodien. Un paldies, Ikes, Ikes uzdāvināja man, atvainojos par manu latviešu valodu. Es ceru, ka jūs saprotat. Viss kārtībā? Ok. Jā, Ikes uzdāvināja vārdus, un šodien es gribu dziedāt 2 dziesmas, un Ikes uzdāvināja man vārdus. Jā. Pagaidiet. The title is Apskaui. Es aizmirsu Apskaui.
maināms, atdot viņas par laimes pilnām dienām. Nekas nav maināms, tas pagatnē turpinās priecēt. Tagad saprotu, ka pietiek jāgana, atceros tikai tevi vien, atmiņā atgriežas, aizgājušās dienās, uz vaļiem, mūžus tas sarās, atceros tikai tevi vien, atmiņā atgriežas, aizgājušās dienās, uz vaļiem, mūžus tas sarās. Šorīt atkal ielās klusums paudagam, un tagad domās tu skumi smaidi man. Atceros tikai tevi vien, atmiņā atgriežas, aizgājušās dienās, uz vaļiem, mūžus tas sarās. Atceros tikai tevi vien, atmiņā atgriežas, aizgājušās dienās, uz vaļiem, mūžus tas sarās. Atceros tikai tevi vien, atmiņā atgriežas, aizgājušās dienās, uz vaļiem, mūžus tas sarās. Debesīs ir šodien tiešām skaistas gan, vēl devis nav klāt pie saņemam. Paldies! Nu ko, mūsu pasākums lēnām iet uz beigām. Kā pēdējos tevos. Es gribētu, lai noskaidr Viktoriju. Vārds Viktorija tev. Nu, tad es arī noslēgšu ar dzejoli 12. jūnijas, kurš ir Jāņa dzimšanas dienas datums. Ja nemaldos 34. Jā, tieši tā. Ikreiz, kad pieskaries man Dievs, skauj sirdi pārpasaulīgs siltums, plaukst enerģija, veco nomaina. Tas dziedina, ceļ tuvāk dzīves mērķiem. Ikreiz, kad uzrunā tu mani Dievs, blakus jūtu tevis doto spēku. Nav nepieciešams baznīcā vairs iet, lai zinātu, ka vienmēr mani sargā. Ikreiz, kad veros debesīs Dievs, zinu, ka pār mani rūpējies un nelaimes, kas reizē mani vajā, ir kā ceļzīmes ielas malā. Jā, tā ir šis dzīvos ļoti lakoniski man pašam, jo braucot uz šeit, man bija ļoti smagi. Tagad man ir tūs vietā pa veselību, par to es nerunāšu tieši. Vēl pēdējā dziesma no Masaki. Teikšu, kā reiz teica man pazīstams draugs un visiem liels draugs Markus Pēmans. Popika šķīvi, galvenais, ka no sirds. Un man saka izpildīs Mārtiņa Pēmani dziesmu, ko parasti viņi dziedāja kā pēdējā savos pasākumos. Ietiek gan galva. Es dziedāšu Piedevina Gargaudi un putu bērni arī runēs
es gribu ļoti dziedāt kopā. Ik mirklis pavadīs starp sapņiem taviem, kā puse
Tev. Es ceru, tavas sapņi ļauties pasauli tev otrādi. Lai nezinu, kur ej, kur bija, tikai to, kad esi te, kur sniedz. Tavs siltas maidu gaidu, draisko viesmu deju vaigu, piemiet aci, garām ejot, vēl mīlestību. Iespēju, kā vai vienu. Paldies. Paldies visiem. Atnāciet visi mūziķi, ar mani kopā. Pateiksimies visiem. Pasākums ir nevis tikai tāpat, bet tiešām uz dzimšanas dienu. Tad arī no mūsu puses būs puķes ir jauki, bet puķes vīst. Būs arī dzejolis, Arnolds nolasīs. Un tālāk jau ir mūka ar nosaukumu Kristīne, jo es nezinu nevienu cilvēku, kam viņi negaršo. Varbūt kādam negaršo. Nav zināms arī, jo Kristīnes negaršo. Manā brauktē nevienu pazīstam vārdā Kristīne, un tu esi vēl pateikt uzreiz. Tā kā tas pēc tam būs citā telpā, bet foto arī šeit. Un dzejolis. Mūziķi varat atnākt pie manī, tad atradīsim, ja tā pieklāja visiem. Pasakīm, gāja tā, augi. Paklādīsimies, atradīsimies, kā pienākās. Vai sabildē? Jā, tā. Acis. Labi. Acis. Mani. Mani. Paldies jums visiem. Un te mēs esam. Vienmēr jūs. Svinēšanas. Jā, Es domāju, vēl viena dziesma, jā. lai iet labāk. Paturpinot latviešu tautas dziesmu, kas ir noslēgumā. Aicinu jūs pievienoties ar savām balsīm, ja? Jo šobrīd tieši ir tas maģiskais vasaras sauliešu laiks, kas tuvojās, un šī dziesma ļoti skaista latviešu tautas. Ziedošu koks un tevi manī. Lai to. Shana
šeit radu kumelī. Tumšanā pie zaļa zāle. Tumšanā pie zaļa zāle. Dāmas un kungi, skatu jūs rīcībā. Brīvais mikrofons. Tā kā Jānim šodien tiešām ir forša diena, dzimšanas diena, vispirms sāksim ar to, ka es Jānim pašam pirmajam neteicu paldies par to, ka viņš savā dzimšanas dienā mums uzdāvināja šito foršo pasākumu. Paldies cilvēkam no Japānas, kur es kā latviešu valodas skolotājs sapratu katru vārdu. Ja? Cik visu cieļu. Ir no kā pamācīties. Nu jā, un Jānim ir jau cilvēkam dzīvta ciela viņu jau un puķītas un visi jau kā dzimšanas dienā pienākās, bet ir jau arī kādreiz kaut kāda dzejolīts un arī es jaunības dienās un tagad arī savos gados es šo to atsācis rakstīt. Nu, un ir tāds pēdējais dzejolīts, man likās, ka viņš varētu būt šodienai diezgan piemērots arī tam, ko es šeit dzirdēju gan no Jāņa, gan no Viktorijas. Ja tāda maza dziesmiņa par balto lietas sargu. Mēs gaidām lietiņu, un tad mums kaut kā man patrāpījās tie baltie lietas sargi. Nu, kāds runā ar mani balsī barkā, ikdienas par melnu vēlniņu saukā. Es nāku viss baltā lietu sargā un saku, nāc laukā. Es gribētu ierāmēt domas tik melnās, kad ārā ir dubļi un dvēseli salta, lai es paņemtu karstu oglīti dēlnā un atnāktu atkal lietu sargā baltā. Tik dīvaini pelēks lietus ir logā. Šķiet rudens būs nebeidzams latraņķī bargā, kurš pēdējais izslēgs gaismiņu krogā. Es eju uz mājām visbaltā, ne sniegā, bet lietus sargā. Dievs mani palaidi laikam sargā, jo zina, ka došos pie viņa visbaltā, tik baltā lietus sargā. Daudz laimes dzimšanas dienā Jānim. Tagad neformālā gaisotuma ir pārējais. Un kurš uztraucās, vai bērns varēs nosargāt? Ja labiem cilvēkiem visu var. Es negribēju skatīties atpakaļ, ja pati viņa ir jaunumās. Dosimies tagad tālāk. Bet vajadzētu vienu lielo bildi. Jautrāk kaut kas. Nu, tā, forši. Ar rokam bija forši. Vai ne? Jā. Šitā nē, nekā viņš kā. Pagaidi. Uztaisīsim kompozīciju. Ne, gan jau, rokas esam dezinficējuši, tāpēc gramstamies visur. Kur tu plēs? Tā. Bet tev jau pašam tur bija, jā? Es jau biju. Jā. Katru dienu ir Japānas cilvēks latviski. Man ir bildi jau safotografēt abi. Jā, paldies. Vēlreiz ir šitā kolā. Jā. Ej kaut kā, ej. Smuk, meitnes arī. Tur ir visa kārtībā, bet skaties, varbūt kāds tējums, varbūt kāds negrib kāds. Varēs pēc tam.
Jā, nu, ko neredzi? Nē, man vienmēr ir figurās. Taču agrāk arī strādājis par treneriem. Tā, šitais ir ūdens, ja? Nē, tas nav ūdens, tas ir vīns. Bet tur var rekord. Tā, ūdenim vēl ir... Vai krūzītē kārtīgā ieliet ūdentiņu. Kas jums varam, es agrāk citu.